Esam zemnieku saimniecībā Lielvecēni uz lauka Bumbulene. Un mūsu izmēģinājumu laukos var redzēt 8 dažādas kultūras, un mēs ātri izskriesim cauri. Tātad pirmais mums šeit ir rudzi ar rapsi un facēliju. Pēc tam mums ir auzas ar vīķi un facēlija. Pēc tam mums ir sinepes ar auzām. Pēc tam nākošais maisījums mums ir sinepes ar ļasrutku. Redīs. Pieliek pie kāda redīsa, kur var redīsa redzēt. Pēc tam mums ir griķis ar facēliju, viengadīga airene. Industriālie maisījumi. Bija. Latvijas šķirnes sēklas maisījums bagātīgais ar kādiem 7 komponentiem. Pirmajā variantā 10 kg spektāk, otrajā 20. Tik vēl starpība, gan tad nevar redzēt. Nu, un te tāpat ir pa kādai sinepei, eļas rupsam, augu, griķi. Posties, kas pa burkānu. Iepinsaknātā boliņš. Un, lai viņš nejustos skumīgs, tad viņam ir piesēta blakus viengadīga airene. Tāpēc ir tāds smuks, tāds viegli zaļgadīgs tepiķis. Tā, nākamie atkārtojumi ir sēti pēc 2 nedēļām, 1. septembrī. Un redzam rudzi. Rapsis, facēlija. Pēc tam mums nāk tie paši auzas ar vīķi un facēliju. Pēc tam mēs atgriežamies pie sinepēm ar auzām. Tad var redzēt, ka mums ir sinepes ar rutku, eļas. Šeit mums ir facēlija ar griķi un viengadīga airene. Bet te viengadīgo aireni ir grūtāk redzēt. Te viņa ir vēl mājiņa. Tikai pēc tās skaistas zaļās krāsas var atpazīt. Atkal 2 industriālie maisījumi. Un atkal nav bijis liels starpības vai 10 vai 20 kg. Bet vienmērīgāk sadīguši. Un eļas rutks ir daudz smukāk, labāk redzams. Sinepiņa nav nokonkurējusi. Nobeigumā inkarnētais āboliņš. Viengadīgu aireni. Bet šeit
šeit viengadīgo airens ļoti labi var redzēt. Pat var redzēt, kā sasētas ir skaisti vadziņās. Viņai ir tāds sunzaļāks tonis. Un salīdzinoši tajā variantā, kur bija ar griķu un pacēliju, šeit viengadīgajai airenai ir labāk paticis. Iespējams, āboliņš viņu baro. Skaisti, vai ne? Jā, un šis ir mūsu izmēģinājuma lauks, kur mēs sasējām visu, kas palika pāri. Un, diemžēl, nekā laba, jo augi cits ar citu konkurē. Ļoti daudz ir pārzīmojušās nezāles, kuras pavasarī sataisīs veselu valēru.